1990. gada 4. maijs bija apņēmības, pārliecības un arī satraukuma pilns laiks, jo kaut gan bija ļoti daudz padarītā iepriekš darba, un šī vienotība sabiedrībā bija kopīgi veidota, tomēr tas satraukums bija un pastāvēja. Šī vienotība veidojās daudzajās aktivitātes kultūras jomā. Arī šī tēlnieces Aleksandras Briedis skulptūra Daina, kas tika nogāzta Pļaviņu Hess celtniecības laikā un kur izvilka pēc tam no Daugavas, tika restaurēta, un tās atklāšana notika 1980. gada 17. jūlijā. Skulptūras atklāšanas dienā šeit aizsākās saruna ar tēlnieku Induļu Ranku par Dainu kalna izveidi, kas būtu veltīta tautas dziesmai. Arī pirms 40 gadiem, 1985. gada 7. jūlijā, atklātais Dainu kalns kļuva un ir kļuvis par dziesmotās revolūcijas stāstu, par tautas vienotības un dziesmas spēku Latvijā. Lai šajos svētkos pateicība visiem tiem, kuru pārliecība, ticība, gan sadodoties rokās Baltijas ceļā, gan piedaloties un veidojot pārmaiņas visās dzīves jomās, lai visiem veiksme, spēks un izturība.